Jau pagājušajā raidījumā mēs stāstījām par piena produkciju, un arī šajā reizē būs kāds stāsts par šo balto un visiem nepieciešamo uzturvielu. Cik bieži jums gadījies pieliet pie rīta kafijas pienu, kas izrādās jau paspējis ieskāpt? Tiem, kas nekad nevēlas piedzīvot šādu situāciju, ir iespējama alternatīva. Rīgas piena kombināta ražotais piens Lāse, kura glabāšanas laiks mērāms nevis dienās, bet mēnešos. Vispirms gan skaidrības labad jānoskaidro dažu mītu patiesums vai gluži otrādi – absurdums. Lāses piens ir tas piens Latvijā, ap kur ir visvairāk mītu un uzdrošinos teikt nepatiesu nostāstu. Kas tik nav dzirdēts, kas ir lāses pienā? Populārākais, protams, ir tas, kā viņš ir taisīts no pulvera. Vēl ir tas, ka tur ir klāt veļas pulveris, antibiotikas, kas tik tur it kā nesot iekšā. Ar pilnu pārliecību varu apgalvot, ka lāses piens ir dabīgs piens. Tieši tāds pats piens kā rases piens ir arī lāse. Tā ir tā pati izēviela, ko katru rītu mēs saņemam no mūsu zemniekiem šeit Rīgas piena kombinātā. Ja rases pienu gatavo pasterizācijas temperatūrā 70 grādu, tad lāse 137 grādos. Un tas arī ir šis lāses noslēpums. Kāpēc? Jo dažas sekundes paturot pienu 137 grādu temperatūrā, kas ir augsta temperatūra, tiek deaktivizētas pienskābās baktērijas. Un līdz ar to noslēgts labā tetrapakā, kas ir speciāli ražots 6 slāņu iepakojums, ja viņam netiek klāt gaiss vai kādi citi apkārtējās vides elementi, viņš tiešām var glabāties 6 mēnešus un vēl ilgāk. Tas ir tā saucamais AT piens, jeb angliski UHT piens. Aseptiskā piena Lāse ražošanas līnija uzņēmumā uzstādīta jau pirms 15 gadiem, un vēl līdz šim brīdim tāda Latvijā ir vienīgā. Tās ražība ir 6 tonnas produkta 1 stundā. Tā kā iekārta ir tik jaudīga, ražošanas process var sākties tikai tad, kad savākts nepieciešamais piena daudzums no Latvijas zemniekiem. Kā jau tas pienākas, atvestajam pienam vispirms tiek veiktas rūpīgas analīzes uzņēmuma laboratorijā. Ja viss ir kārtībā, tas tiek padots tālāk uz ražošanu. Parastais piens tiek pasterizēts, savukārt aseptiskais piens Lāse sterilizēts. Atšķirība šiem diviem procesiem ir tāda, ka sterilizācijā karstums pārsniedz 100 grādus. Kad piens atdzesēts, tas gatavs iepakošanai. Jāpiezīmē, ka visi šie procesi norit pilnīgi automatizēti, bez cilvēku iejaukšanās. Aseptiskais iepakojums atšķiras no iepakojuma, kuros pilda produktus ar īsu derīgumu termiņu. Tas sastāv no 4 slāņiem. 2 no tiem ir polietilēna slāņi. Ārējais, kas aizsargā iepakojumu no apkārtējās vides, un iekšējais, kas pasargā iepakojumu no produkta. Pa vidu atrodas folijas slānis, kas aiztur gan gaisu, gan gaismu, jo produkts to ietekmē var sākt bojāties, kā arī kartona slānis, kas nodrošina iepakojumam formu un uz kura var nodrukāt visu nepieciešamo informāciju. Arī iepakojumu materiāls tiek sterilizēts jeb dezinficēts, bet pēc tam 360 līdz 370 grādu temperatūrā nožāvēts. Augstā sterilizācijas temperatūra nepieciešama tādēļ, lai aizietu bojā 100% mikroorganismu un sporu veidojošo baktēriju, kas vainojami pie produkta bojāšanās. Katra piena paka tiek marķēta ar ražošanas datumu, derīguma termiņu un laiku. Tas ir ļoti būtiski, lai pēc tam varētu izsekot katrai ražošanas sekundei. Ja gadījumā rodas kļūda, tad, zinot laiku, brāķētās piena pakas var izņemt no apgrozības. Lāses piens nav ne labāks, ne sliktāks par citiem pieniem. Kāpēc viņu es ieteiktu lietot uzturā? Tas ir tikai dēļ ērtuma. Arī manā mājā jūs atradīsiet tikai lāses pienu, konkrēti šīs paciņas. Man ir vesels skapīts parasti stāv, jo es esmu, diemžēl, no tām mamām, kurai nav katru dienu laika iet uz veikalu, tad es vienreiz nedēļā iepērku. Dažkārt pat retāk šo pienu salieku plauktiņā un bērni jebkurā brīdī var pieiet un paņemt to pienu. Protams, piens nav vienīgais preču zīmes Lāse produkts. Starp tiem ierindojas arī saldais un skābais krējums, piens ar dažādām garšām, lāsēns, jogurta un piena dzērieni, jogurta un džūs, milk un džūs, kā arī citi. Šobrīd skolu kafejnīcās absolūtā topā ir Tio milkshake, par kuru mums liels prieks, bet to ir jāatcerās, ka dzerot šo dzērienu, viņš iepriekš ir kārtīgi jāsaskalo. Tāpēc te ir rakstīts shake before use. Kārtīgi kādu minūti droši šādi kratīt, tad viņš uzkuļās, jo tas ir saldējuma kokteils.
un tad viņš, protams, ir garšīgāks. Viņš ir speciāli tā veidots, ka te ir brīva vieta gaisam, un lai viņš uzkuļtos un būtu piepildīts tajā brīdī. Bieži cilvēki ēdienam pieiet radoši un, piemēram, lāses pienu ar šokolādes garšu no rīta uzsildot, dzer kā kakao, savukārt zemeņu pienu pievieno brokastu pārslām. Lai gan krīzes ietekme jūtama arī Rīgas piena kombinātā, visticamāk sliktākais jau ir aiz muguras, un uz nākamo gadu uzņēmuma vadība raugās krietni pozitīvāk. Aizvadītais gads Rīgas piena kombinātam, kā jebkuram piena pārstrādes uzņēmumam, es domāju, kā jebkuram pārtiks uzņēmumam, un ne tikai pārtiks uzņēmumam, ir bijis smags gads, kas ir prasījis operatīvs, nepopulārus un dažkārt arī pat varbūt no cilvēciskā viedokļa nežēlīgs lēmums. Gada sākumā mēs ļoti nopietni optimizējām visas uzņēmuma izmaksas. Un pateicoties varbūt tam, mēs gadu slēdzam tā, kā mēs slēdzam. Protams, kā gribētos labākus rezultātus vienmēr, bet priekš šiem laikiem es uzskatu, ka mēs gadu noslēdzam ar labiem rezultātiem.